Labdien visiem videoklipā! Atcerieties, kaut kad senāk atpakaļ bija klips, kur es rādīju, ko es kolekcionēju vecajos laikos. Tas bija pirms pāris gadiem. Un ko es kolekcionēju toreiz? Čipsiņu iepakojums. Jā, tur bija daudz ar čips iepakojumiem. Jūs varbūt jautājiet, kur tagad ir tā kolekcija? Izkastē gan jau kādam bombzim tagad kolekcijā stāv. Bet man ir jauna kolekcija, un man ir jauns, tā teikt, passion, ko nesen kaut kad laikam rudenī vai pat vasarā tas sākās. Kinderolām iznāca tā kā kolekcija ar Harryjem Potteriem, un man patīk tā filma, iznāca kur šitādas oliņas, tur iekšā varēja būt mantiņas ar šiem personāžiem no filmas Harrijs Potters. Un man ir daudz, kas sakrāts, un jūs varbūt redziet, šeit ir daudz, šeit ir 15 kinder olas iekšā, un man ir nepieciešams tikai viens personāžs, neatceros, kurš no visiem vairāk. Dumiņš pietrūkst. Man Dumidors pietrūkst, viņš ir violetā krāsā. Re, kur jūs redziet, šie ir visi, kas ir iegūstami šajās olās, un man trūkst šis ten brālis, ja? Šis ten vidējais. Tas ir tas, kas man trūkst, viņš ir violetā apģērbā, kā jūs redziet. Pārējie visi man ir, jūs tagad ekrānā redziet, reāli, man bail iedomāties un rēķināt, cik nauda ir iztērēta šitajās olās, bet daudz. Viena ola maksāja €50, bet es, protams, nepirku bez atlaides. Viņiem bieži bija atlaide un Maksimā. Maksimā šīs olas laikam kaut kāds 70 centi uz atlaidi bija. Un tad es pirkos, un kā tas sākās random. Vienkārši nopirku šito olu un dabūju, un tad sākās šī krāšana. Un tad es izdomāju, jāsavāc ir pilnā kolekcija. Un kamēr cerams, protams, vēl veikalā ir šīs olas, ja gadījumā nesanāks dabūt, tad varēs piepirkt klāt un cerībā dabūt to pēdējo Dumidoru, jā. Tas arī ir šis videoklips, un mēs centīsimies, tā teikt, unboxot šīs 15 olas ar cerību iegūt šo violeto veco vīrieti. Cilvēki, ja jums patīk šis kontents, nospiediet laiku, pieabonējiet kanālam un sākam vērt vaļā. Daudz olas ir bijušas tādas, sūdainās. Un kā saprast, kā ir nevajadzīgais, jo tur nevienmēr trāpās šīs mantiņas. Tur bieži trāpās vispār kaut kādi totālie mēsli, pulkstenis kaut kāds vai kartons, pilnīgi bezjēdzīgiem. Man reāli vajag šitos. Tur trāpās tev sūds kaut kāds, ko tev nevajag. Tātad es uz beigām tikai šito sapratu, kā var saprast, ka tur ir mantiņi iekšā šajās olās. Jūs paņemiet rokā olu un tad kratiet. Var dzirdēt tāda cieta plasmas skaņa. Tas nozīmē, ka tur ir iekšā viens no šiem brīnumiem. Šeit arī ir. Un es gribu... Dzirdiet, šis citādāks skan. Šeit visticamāk nav tas, ko mums vajag. Jūs dzirdiet atšķirību? Ko varam vaļā? Tas nav tas, ko mums vajag, tas ir sūds. Tas nav kolekcijā. Tas ir pildspalvām domāts. To uz pildspalvas vai zīmuļiem uzbāž virsū. Kas tas ir? Šeit cerams, ka būs kas labāks. Šeit ir stulbais vīzlīs. Parādiņ purvi. Kur ir vīziši. Šitas man arī nav vajadzīgs. Moš kādam no jums ir Dumidors, mēs varam sarunāt un samainīt ar to, kas jums trūkst, piemēram. Dzirdiet, šeit ir jābūt. Kas tas pa blondo ir? Man viņu nevajag,
Perfekts piemērs, kas tur var trāpīties. Redziet, kas tas ir tāds vispār? Kas tas ir? Tā ir mantiņa. Man tas tā riebjās, ka, tu nopērc, bet tu dabūni to, ko tev vajag. Un šeit nav tas, ko mums vajag. Šeit ir šīs pacens. Kā tev liekas, sanāks dabūt? Tā, cik tur ir? Man liekas, 5 ir atvērti jau. Es domāju, ka pacan. Man liekas, nebūs. Kas tas atkal ir? Nu, davai, violets wizard. Nav tas violets wizard, tas ir Hagrids. Rego, es jau te atvēru, tas jau ir Potters, Redziet, Potters, zīmuļsūds. Šis ir zīmuļs. Atkal tieši tāds pats pie tam vēl. Kāds bija pats pirmais. Melns. Šis ir melns. Tas ir... Man reāli bail, ka vairs veikalos nevar nopirkt. Atkal melns! Kas ir ar tiem melnajiem? Nu, kas tas ir, Tā ir viņa. Vecā oma. Atkal viņa! Oi! Atkal šis! Pēc kārtas. Pulkstens. Tas ir pulkstens. Viņu jāliek šita. Pēdējais. Kā redziet, mēs ejam. Kur? Uz Maksimu mēs ejam. Vajag dabūt violeto vīriņu. Tik daudz sniegs te ir. We here. Mēs klāt tas nozīmē. Mēs ejam uz stendu, kur parasti stāv. Un mēs līdz pārbaudīsim, vai tu... Nu ko, sapirkts ir viss. Jāiet cerēt un vērt vaļā. Mēs esam šeit. Pat taisno, neģērbšos neko. Man mērķis ir dabūt violeto Magician Man. Ar šo metodi izskautoju to, ka tur 11 gabals sanāca. Tā kā to jā. Te ir jābūt 11 olām. Un šis ir viss, kas ir. Vairs nav, ja nebūs vsjohanā. Pulkstens. Šis nav labs starts. Atkal šis! 3 gabali! 3 šitie bija šodien. Tu man lej. Tas nav nopietni vispār. Atkal šitas! Nu, pildspalvām un zīmuļiem. Nu, kas tas ir precīzi tas pats? Es esmu maksimāli vīlies šitajā melnais čebureks. Nu, tā veceni. Ticība reāli nezūd, un tagad viņi sāk zust, tāpēc, ka tas ir Heralds. Jā, Heralds, jā. Tas ir Hagrids. Daudz komentāros nesapratīs, tas bija pārveidots vārds, zinu, ka tas ir Hagrids. Šeit būs violetā apģērbā. Tu man tagad mūdi reāli. 5. Man liekas, te būs. Ira! Es nokoloju! Good! Yeah, let's go! Dumiš, that's the man! Pagā.
Tas ir tas, ko mums vajadzēja! Tas ir viss! Oh Tas my ir god, es neticu, nevar būt! Ko? Wow! Šis ir visrētākais, kas ir vispār šeit. Pokemon. Ja es nemaldos, nu, kad 100 olas varbūt kopumā ir atvērts, tad 1 no 100. Tu vispār apjēdzi, kas sanāca dabūt. Pasies, 3 olas palika, 3. Pēdējā. Es personīgi neticēju vairs. Es reāli domāju, ka šo. Es ticēju, tu dzirdēji, ko es teicu? Es dzirdēju, bet man likās, tu vienkārši, Nē, es biju pārliecināts. Es saku, ja šito varētu dzirdēt vidī, kā viss ir, karoči. Oh my god, jūs varbūt teiksiet, tu tā kā esi viens stulbens. Par ko tu priecājies par mantiņām? Jā, es priecājos par mantiņām. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas ir tā kā, nu, sasniegums kaut kāds. Nu, tas ir, nu, tā ir mana kolekcija. Daudz naudas ir iztērēts šitajos visos mēsliņos, šitajās šokolādēs, kur man īsti nemaz tik ļoti nemaz, nu, negaršo. Wow! Man kolekcija ir galā, un arī šī sērija Kinder olām ir beigusies. Tāpēc man ir totāls prieks, ka mēs paspējām, uzfilmējām, jo būtu filmējuši varbūt nedēļu vēlāk, mums nemaz nebūtu reāli vairāk ko nopirkt. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs. Nospiediet laiki, ja arī jūs bijāt izklaidēti šo skatoties. Cerams, jo man neliekās, ka šis ir diezgan labs tāds videoklips, bet varbūt kādam bija. Un ja kādam bija, tad nospiediet laiku. Paldies, ka noskatījāties, un tiekamies jau nākamajā vidikā. Paldies katram, kurš noskatījās. Pīsiņš!